LNT. Pēc skaļas sašutuma vētru skan ne tikai Latvijas meteoroloģijas dienests, bet arī Lietuvas un Igaunijas meteocentri pēc Latvijas lūguma mūsu valsts iedzīvotājiem bloķējuši bezmaksas pieeju meteoroloģiskā radara datiem. Lietuvieši to šodien tomēr atjaunoja. Tematu turpina Svetlana Leitāne. Lai gan šīs nedēļas sākumā kaimiņu valstu meteoroloģi mēdījiem apstiprinājuši, ka meteo informāciju bloķējuši tieši pēc Latvijas lūguma, telefona intervijā LNT ziņām Lietuvas hidrodienesta pārstāve šodien norādīja, ka tā bijusi tikai sagadīšanās. Нет, такой просьбы не было. Конкретной просьбы у нас самих. Вообще вышла информация очень некорректная и пошла по, наверное, всем 3 республикам. Наверное, это совпало. У нас самих в серверах делается перестановка. И вот теперь открыли, сегодня уже открыли, потому что пошло много писем и вообще, таких даже некрасивых писем, будто мы-то соглашение какое-то сделали, будто мы не только для соседей, но и для своих людей. Zīmīgi, ka mēģinot piekļūt arī Igaunijas meteodienesta radara informācijai, dažas dienas parādījās uzraksts, ka apmeklētājiem no Latvijas tas nav pieejams. Latvijas meteoroloģijas dienesta vadītājs gan noraida, ka kaimiņu valstīm būtu pieprasījis to darīt. Es nevienam neesmu devis uzdevumu komunicēt un lūgt kaut ko aiztaisīt ciet. Man grūti šīs baumas izskaidrot un komentēt. Tas vienkārši ir baumas. Jau stāstījām, ka pieejama meteoroloģiskā radara informācijai turpmāk Latvijas iedzīvotājiem būs par maksu 30 centīmus stundā. Šāds lēmums pieņemts, jo meteodienestam trūkstot naudas radara uzturēšanai 30 000 latu gadā. Cik lielu summu izdosies iekasēt no iedzīvotājiem, kas turpmāk būs gatavi maksāt par Latvijas meteoroloģiskā radara informāciju, centra vadītājs atklāja negribīgi. Mēs skatīsimies, cik nāks, varbūt cenu pacelsim, varbūt pazemināsim, bet no principa mēs neatteiksimies. Bet jums droši ir kaut kāda aprēķina? Ir aprēķini, jā, protams, ir aprēķini. Tie, lai paliek pagaidām pie mums. Mēs esam firma. Jā, jūs esat firma, bet jūs esat valsts firma. Jā, bet ne valsts iestāde. Bet jums algu maksā? Algu maksā valsts, jā. Tātad man tas vienalga nav jāsaka, to es saku saimniekam, akcionāram, bet ne publikai. Tātad iedzīvotāji maksā? Nē, iedzīvotāji daļai maksā 50%. Tātad viņiem ir tiesības uzzināt? Jā, tātad pa 50% es varu pateikt, ka tas apmēram noseks daļu no tiem līdzekļiem, kas mums būs nepieciešami. Tas ir no 30 000 cik? Kaut kādi 8, 10, tā mēs plānojam. Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras pakļautībā ir meteodienests, neredz pamatojumu apšaubīt meteodienesta direktora kompetenci un atbalsta viņu rīcību. Pamatinformācija par laika prognozi arī turpmāk iedzīvotājiem būšot bez maksas, bet par specifiskiem datiem esot jāmaksā. Tas, kas attiecās uz šo konkrēto informāciju, ko sniedz radars, tā ir ļoti specifiska informācija, kuru izmanto profesionāļi pamatā, lai tālāk gatavot prognozes attiecīgi, un par to viņi saņem naudu. Es ļoti šaubos, vai mums būs iespējams pārliecināt finanšu ministriju un arī valdību, ka šādam specifiskam mērķim ir nepieciešama papildus līdzekļi. Par izveidojušos situāciju ir ieinteresējusies konkurences padome. Šobrīd tiekot iegūti skaidrojumi par Latvijas meteoroloģijas centra rīcību, lai varētu to izvērtēt konkurences likumā noteiktiem aizliegumiem. Svetlana Leitāne, Uldis Vejs, LNT.